1, 2, 3 un tad. Kas vēl aktuāls saistībā ar InVigor rapsi? Pēc šīs skarbās ziemas rapsis mums ir veiksmīgi pārziemojis. Ir svarīgi, kā ir attīstījusies sakņu sistēma. Viņai ir vairāk jāiet uz dziļumu. Paskaties, pat nav boru trūkumu, tas viss ir smuki. InVigor. Tam roka priekšā, ņenos. Es esmu speciāli ēna. 1, 2, 3 un tad. 1, 2, 3. Sveiks, lauksaimnieki! Gada obligātais selfijas rapsī nu jau ir uztaisīts. Kas vēl aktuāls saistībā ar InVigor rapsi? Par to vairāk Ingrīda pastāstīs. Tagad, kad pēc šīs skarbās ziemas rapsis mums ir veiksmīgi pārziemojis, svarīgi mums viņam nodrošināt tādu komfortu apstākļus, lai viņš spētu mums tālāk to visu pārveidot iegūstamajā ražā. Pēdējie gadi mums ir bijuši ļoti liels izaicinājums, un pēc pieredzes varu teikt, ka tās šķirnes, kuras ir ar attīstību nesteidzīgu pavasarī, viņas vairāk savu enerģiju tieši velta sānu zaru attīstībai, nevis tikai centrālam dzinumam. Kādas tad ir tās InVigor šķirnes? Tātad mūsu šķirnes ir ar nesteidzīgu attīstību pavasarī, un visu to savu enerģijas potenciālu viņas velta sānu zaru attīstībai, un pēc tam nākamais parametrs, kas formē mums ražu, tas ir ziedēšana, lai izziedētu līdz pēdējam pumpuram un attīstītos pēc tam jau visi pāksteņi. Šajā sausajā pavasarī ir svarīgi, kā ir attīstījusies sakņu sistēma. Māri, nāc man palīdz izrakt augu, lai mēs varētu paskatīties, kāda izskatās sakņa. No tā, cik mums ir laba attīstīta sakņu sistēma, tad ir atkarīgs, vai augs spēja uzņemt visas barības vielas. Vēl kas ir svarīgi, lai viņa nav pārāk spuraina. Viņai ir vairāk jāiet uz dziļumu nekā uz sāniem jāattīstās. Tagad man citi saka, ka šogad tik smuks, kā šogad tos vidus nav redzējuši pēdējos gadus. Paskaties, pat nav boru trūkumu, tas viss ir smuki. InVigor. Ingrīda, kas tālāk? Es teiktu, Māri, šobrīd baudam šo skaisto mirkli, kad rapsis zied, un aicinām visus 1. jūlijā tiekamies šeit, mūsu izmēģinājumu stacijā, lai noskatītu to savu nākamā gada šķirni. Tiekamies!